Kas ir izdevīgāk, pirkt vai īrēt 5 gadu perspektīvā tādā vienkāršā aprēķinā? Sāksim ar to, ka mums ir 3-stabu dzīvoklis uz Lāčplēša ielas, labi izremontēts par 129 000. Tādu īrēt varētu par 700 eiro mēnesī. Un ja mēs ņemam to, ka 5 gadu laikā mēs samaksājam 46 000 eiro, ar mazu piebildi, ka tomēr īres cenas katru gadu kāptu. Kas ir plusi? Plusi ir tas, ka tev nav pirmā iemaksa, tev nav 20 000 jānoliek šobrīd kā pirmais maksājums. Tev ir brīvība, tu tos 20 000 investē kaut kur. Tu vari jebkurā brīdī mainīt savu dzīvesvietu, pārcelties, celt savu dzīves līmeni. Taču šī nauda aiziet vienkārši kādam citam. Tad, ja ņemam pirkt scenāriju 510 eiro kredītmaksājums, pieesošā Euribor likmes, 30 600 eiro tu samaksā 5 gadu laikā. Un no šīs summas 12 000 aiziet kā tava pamatsummas dzēšana, jeb tas veido tavu kapitālu. Otrais 18 286 aiziet procentos. Atkal, šis ir pie stabilas likmes, šis arī neņemot vērā, ka iespējams tu kaut ko ieguldīsi, vēl maksās īpašumu nodokli, bet mēs jau redzam atšķirību, kādas ir tīri tādā cipariskā formātā. Un realitātē, sanāk iztērēt, ja ne 18, tad 20 000 ar visiem nodokļiem un visu pārējo. Šajā scenārijā 46 000. Bet ko mēs vēl neņemam vērā? No 2015. līdz 26. gadam labiem īpašumiem cenas Rīgā pat pieauga ap tuvu 100%. Un tas šeit nav iekļauts. Vienmēr izdevīgāk būs pirkt, pat ja Euribors pakāpsies krietni augstāk. Tāpēc, ja tev interesē saturs par īpašumiem, piesako manam profilam.